Sestdien 11. jūlijā ar plašu svētku programmu turpinājās Jēkabpils pilsētas svētku svinības. Bija skeptiķi, kas teica, ka varbūt vienu gadu nerīkosim svētkus, domāsim kādu citu koncepciju, bet paldies Dievam, veselais saprāts uzvarēja, jo jēkabpilieši ir pelnījuši. Varbūt ne tik krāšņus kā citus gadus, bet es domāju, ka šie būs paši krāšņākie svētki. Laiks ir ideāls, sveicieni no debesīm mums ir atnākuši, un mēs visi kopā šodien noteikti pavadīsim ļoti jaukus brīžus. Pēc svinīgās svētku atklāšanas klātesošos priecēja Jēkabpils koru un deju kolektīvu uzstāšanās. Pilsētas svētki Jēkabpilī noritēja jau 12. gadu, un šogad tajos piedalījās 55 pašdarbības kolektīvi. Tā ir viena no mūsu lielākajām bagātībām. Savā uzrunā sacīja Jēkabpils pilsētas mērs Leonīds Salcevičs. Šogad arī turpinājās iepriekšējos gados iedibinātā tradīcija svētku laikā par ieguldījumu pilsētas attīstībā un Jēkabpils vārdu nešanu pasaulē, apbalvot kādu personu, piešķirot tai gada jēkabpilieša 2009 titulu. Šogad šāda nominācija tika piešķirta diviem pilsētniekiem, pianistei Zanei Godiņai par izciliem panākumiem starptautiskajos mūzikas konkursos un veiksmīgu Latvijas un Jēkabpils pārstāvēšanu pasaulē, kā arī Jēkabpils pilsētas domas deputātam Sijā Reāls īpašniekam Modrim Lācim par ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktīvu un kvalitatīvu uzņēmēju darbību, kā arī sakārtotas vides radīšanu Jēkabpilī. Protams, tas bija ļoti liels pārsteigums, bet sajūtas ir, pat vēl nespēju to tā visu aptvert. Baigi forši, kad novērtēja manu darbu, patīkami. Un zaļie tirdziņi, slidotavas un bērnu vasaras nometnes, un vēl arī streetballs būs, viņš būs, kur viņš paliks. Tradīcija pilsētas svētkos nominēt gada jēkabpilieti iedibināta 2003. gadā.